Čau visiem! Šodien mums ir kārtējs eksperiments. Mēs taisīsim kartupeļu lauku maziņu lauciņu. Un mēs izvēlējāmies to vietu, kur agrāk bija vistu traktors mums, jo te viņš iepriekš stāvēja šeit, tad šeit un šeit, 3 vietās. Un mēs viņu uztaisījām tādus 2 apļus šeit. Tad viņi kopā bija katrā vietā apmēram 5 dienas. Un rezultātā zeme sanāca tāda melna, zāle noēsta visa, viss ir samēslots un ļoti laba vieta, lai stādītu kartupeļus. Tad es vēl izdarīju tā, kad ar lāpstu saraku šitā te vertikāli un horizontāli. Uztaisīju tādus tā kā, lai nav jārok viss, bet vienkārši iespiedu lāpstu zemē un atliecu, lai ielaistu vairāk gaisu iekšā un vairāk arī mitrumus iekļūt iekšā tur. Un tad ar šo uzparikti saurbu caurumus. Šitais tāds urbītis nopirku internetā. Ļoti labi šādiem te projektiņiem, ka vajag vienkārši izrabt caurumus kaut kur zemē vai kaut ko iestādīt ātri, ļoti labi darbojas. Nu, un tagad mēs stādīsim kartupeļus iekšā. Un, manuprāt, ļoti labs variants, jo nav pašiem jāapstrādā īpaši zeme, nav jāmēslo. Vienkārši uztais caurumiņus, samet kartupeļus un pa virsu mēs saliksim to zāli. Nopļāma zāli, saliksim virsū. Un tad jau redzēsim, kā te viss sāks. Protams, ka ļoti vēlu mēs to daram, jo bija cerība uz lielāku dārzu, bet kaut kā lija un lija. Un nesanāca. Un šī bija tā iespēja, kas bija visreālākā, kur vēl tagad uztaisīt dārzu šobrīd. Un pirreiz arī es parādīšu, kādas ir vistiņas paaugušās jau. Diezgan lielas jau ir. Nezinu vēl, kuras ir vistas un kur ir gailīši. To mēs vēl nezinām, bet aizdomas ir. Jo izskatās, ka 2 ir savādāk nekā pārējie. Un cerams, ka tie 2 ir gailīši, nevis vistas. Liela cerība ir tāda, ka nav otrādāk. Savādāk būtu 10 gailīši un 2 vistas. Tas gan būtu diezgan neforši šobrīd. Tā kā skatāmies, kā viņi paaugsies un kas tur beigās sanāk. Ok, labi, tad turpinu urbt un stādīsim kartupeļus un tad jau atgriezīsimies. Tā visi kartupeļi salikt ir pa vietām un tagad vajadzētu viņus aizrušanāt ciet visus. Vēl es pieminēšu, kad iepriekš tie kartupeļi stāvēja ārā saulē un mēs viņus diedzējām, lai viņiem izdunās asniņi, tādi te, lai viņi ātrāk izaugtu. Tas pātrinās viņu augšanu, nekā ja vienkārši iestādītu zemē. Te var redzēt, ka kartupeļi ir tā kā nav dziļi zemē, daudz vienkārši stāv ārā, tā kā, nu, redzēt, ka daļa ir ārā un daļa iekšā, un tas ir ok. Mēs iepriekš eksperimentējām ar kartupeļu audzēšanu salmos, un pēc vairāku eksperimentu rezultātā mēs secinājām, ka kartupeļiem ir jāpieskarās zemē. Jo mēs mēģinājām audzēt gan vienkārši uz zāles uzliekot, gan ieliekot salmos iekšā, kad nepieskarās zemē, gan arī tad, kad viņi pieskarās zemē. Un vislabākie rezultāti bija tad, kad viņi pieskarās zemē. Auga arī tādi, kas ir vienkārši ilgti salmos, bet lielāka raža bija tiem, kas pieskarās zemē. Tā ka var arī audzēt bez zemes īstenībā. Tātad tagad mēs viņus sarušināsim, tad salaistīsim vai arī sagaidīsim, lai uzlīst lietus. Un tad apseksim ar šo zāli, ko mēs vakar sapļāvām. Un skatāmies, kā tur izskatīsies viss. Tā ir jau nākamā diena. Es iepriekš atstāju šo lauku neapsektu vienu dienu, jo bija prognozē lietus, un viņš arī bija, un ļoti daudz nolija. Tā ka zeme ir samitrināta un salaistīta, un šodien ir savukārt saule un stiprs vējš, tāpēc ātri vajag visu sasekt, lai zeme neizžost. Un es lieku zaļo zāli virsū. Varētu likties, ka tā ir diezgan bieza kārta šobrīd, bet pēc nedēļas vai 2 no tās būs labi, ja 3. vai 4. Tā ka, ja liekat zaļu zāli, tad var droši likt vairāk,
nekā jums liekas, ka būtu jāliek. Jo šobrīd liekas tādu uzlikšanu neizaugs cauri kartupeļi. Un ja viņi izaugs, un tīri labi izaugs, un viss būs kārtībā, un šī kārta samazināsies. Tā ka jāpabeidz vēl likt, un tad jau būs lauks viens noformēts. Lūk, šādi izskatās, kad viss ir pabeigts. Viņš tā ļoti neizceļās uz pārējā fona. Vismaz kamerā tā īsti nevar redzēt. Bet, nu, šāds dārziņš ir sagatavots priekš kartupeļiem. Un to mums sagatavoja, lūk, šīs dāmas un kungi. Viņi to visu izdarīja faktiski. Tagad jau viņi gatavo nākamo zemīti rakstu. Te jau top nākamais posms. Un te jau droši vien, ka mēs stādīsim drīzāk ar salātu vai kaut ko tādu, kas mīl vēsāku laiku, bet vēlāk jau. Tūlīt jau vasara beigsies, jau 2 dienas viņa bija. Tā kā pietiek jau vasaras un gaidam vēsāko laiku, tādam salātus. Un šeit būs viņa tādi kā 3 bloki. 1, 2, 3, nu tāpat kā šeit bija arī. Un pēc tam, kad viņas tur izstaigājušas būs, tad mēs tur iekopsim dārziņu. Bet mēs palaidīsim vairākas reizes viņu tur pāri. Nu, un sekojam līdzi, kā tad augs mūsu kartupeļi tādā daudzumā ar mulču, ar zāli. Ok, lai visiem veiksmīga rudens sezona, tā teikt, gatavojamies un tad jau skatāmies nākamos video.